Tā mums ir problēma. Starteris. Skaisti. Viss ir uzkarsis. Un tāpēc brīnamies, ka mums slikti griež. Kam tas ir par iemeslu, grūti pateikt. Arī vats uz ģeneratoru ir karsis. Tas nozīmē, ka ir bijis slikts kontakts. Nu, ko jātiek skaidrībā? Nu tā. Viens kabeļa gals. Tātad šitais mums ir no ģeneratora uz starteri. Ja. Paņēmu no tā vada, kas bija palicis vesels. Uztaisījām jaunu galus. Ja. Nu, un starteris aklamotors. Taisīsim no šāda te. Atradu krājumos vēl. Starteris stāv, lūk, jaunais. Un lūk, kur viss mums ir problēma. Slikti savienots kontakts. Rezultāts. Domāju, ka izskatās tagad tīri labi. Kabelis jauns, iegofrēts, starteris, arī ģeneratora kabelis jauns, iegofrēts, klemmes jaunas. Nu ko, vajadzētu turēt, pievilkts viss ir. Tā, kā redzam, diagnostika mums ir zaļa un lādēšana arī 14,58. Ieslēdzam gaismas. Stāvās. Stabili turās. Jā, sistēma zaļa. Tā klemmes izskatās šeit. Tas ir forši. Lādēšana patreiz ir 14,8. Pirms tam atceramies bija 12,8 kaut kur. Trūka pusotra volta praktiski. Nu, tagad izskatās viss forši. Griež arī, lec arī labi. Nu, cerēsim, ka viss būs labi. Šeit pieļauju domu, ka bija cilvēciskais faktors, nebija pie startera pieskrūvēta kārtīga skrūve, jo viņam ir diezgan draņķīgi tikt klāt. Nu ko, veiksmīgas remonts un veiksmīgu ceļu!